Sveicināti! Šodien parunāsim par ko diezgan negaidītu Rīgas centrā. Zināt, ejot caur galerijai centrs, tai stiklotajā pasāža, kur senāk bija Rīdzenes iela, tur ir tāds vecs fasādes gabals. Jā, esmu pamanījis ar to gadskaitli 2000 to pašo, vai ne? Tieši tā. Un šodien mēs paskatīsimies dziļāk, kas tur īsti ir aiz tā visa. Mums palīdzēs raksts no stāsta portāla, kas saucās Rīdzenes ielas metamorfozes. Tur šis stāsts ir, ļoti labi izpētīts. Lieliski. Tātad mūsu mērķis šodien atklāt šīs ēkas stāstu. Kas tā bija, kam kalpoja un kā tas liktenis, tā teikt, atspoguļo Rīgas vēsturi. Nu ko, ķersimies klāt. Jā, labprāt. Sāksim ar pamatiem. 1902. gads. Kas tā bija par ēku? Tātad šī fasāde, ko mēs redzam, ir palika no ēkas, ko projektēja, starp citu, ļoti slavens arhitekts Vilhelms Bokslavs. Bokslavs, jā, pazīstams vārds Rīgas arhitektūrā. Tieši tā. Un pasūtītais bija literāri praktiskā pilsoņu apvienība. Ēkas galvenais uzdevums bija, izmitināt viņu tautas virtuve. Tautas virtuve. Interesanti. Un pat fasāda. Tā izskatās diezgan grezna. Jā, tā bija veidota tādā vācu renesanses stilā, bet jau ar jugendstila iezīmēm. Tas parāda to laiku, stilu sajaukšanos. Skaidrs. Bet tā apvienība literāra praktiskā pilsoņu apvienība, dibināta jau 1802. gadā, tā tad ļoti sena. Ko viņi īsti darīja? Viņi bija ļoti nozīmīgi Rīgā. Galvenie virzieni – labdarība un izglītība. Viņi, piemēram, ierosināja pirmo kraikas Rīgā, svētdienas skolu, dažādas patversmes. Tātad ļoti sociāli aktīvi. Noteikti. Un tautas virtuves bija viens no tādiem, ļoti praktiskiem veidiem, kā palīdziet trūcīgajiem pilsētniekiem. Ļoti konkrēta palīdzība. Labi, tātad funkcija bija skaidra palīdzēt. Bet kā tas viss darbojās ikdienā, aiz tās smukās fasādes? Varbūt ir kādas, acu līdzinieku ziņas? Ir, un tas ir patiešām forši. Ir saglabājies viena žurnālista, Āfona Reibnicas, apraksts no 1903. gada. Viņš tur bija drīz pēc atvēršanas. Lieliski. Ko viņš rakstīja? Viņš apraksta, ka virtuve piedāvāja siltu ēdienu par ļoti, ļoti zemām cenām, vai pat pavisam bez maksas, tiem, kas nevarēja samaksāt. Bez maksas? Tiešām? Jā, bet svarīgi nekāda alkohola. Telpas esot bijušas gaišas, tīras, interesanti, ka bija atsevišķas zāles viena vīriešiem un ģimenēm, otras sievietēm. Diezgan pārdomāti. Un kā par ēdienu maksāja, ja jau cenas bija tik zemes? Sistēma bija ar žetoniem. Bija jāiet uz kase, jānopērk tādi mazi metāla žetoniņi, un tad tos mainīja pret ēdienu. Gudri. Un ko tur deva ēst? Zinām kaut ko par ēdienu karti? Reibniks pieminēja dažus ēdienus, piemēram, sātīga zirņu zupa ar cūgaļu, jāra cepetis ar sautētiem burkāniem. Izklausās diezgan pamatīgi. Jā, bet pats labākais, pēc viņa vārdiem, bijušas lielas rauga pankūkas ar dzērveņu mērce. Pankūkas, tas vienmēr ir labi. Un cik maksāja? Uzmanību, viena tāda pankūka maksāja tikai 3 kapeikas. 3 kapeikas? Neticami. Tas tiešām parāda to mērogu un mērķi. Cik tad žurnālistam visa tā maltīte izmaksāja? Viņš rakstīja, ka paēda pusporciju zupas, pusporciju cepeša, pankūku un vēl lielu maizes šķēli, viss kopā par 22 kapeikām. 22 kapeikas. Mūsdienās par to neko daudz nenopirksi. Tieši tā. Vēl interesanti, ka 2. stāvā esot bijusi tā saucamā pilsoņu zāle. Tā kā izglītotākai publikai, tur cenas bija nedaudz augstākas. Tātad tomēr bija neliels iedalījums. Jā, tas parāda tā laika sabiedrības struktūru pat tādā vietā. Un cik ilgi šī tautas virtuve darbojās? Un kas notika ar pašu ēku pēc tam? Virtuve tur bija līdz 1938. gadam. Tad, kad sākās baltvāciešu repatriācija un apvienības slēdz ēku pārņēma valsts. Un ko valsts ar to iesāka? Tā kļuva par noliktavu blakus esošajam armijas ekonomiskajam veikalam. Tas ir tas, ko vēlāk zināja kā centrālo universālu veikalu CUV. Skaidrs. Tātad savienoja ar lielo veikalu. Jā, bet diemžēl tas nenāca par labu arhitektūrai. Uzbūvēja tādu gaisa tiltu starp ēkām, kas, pamatīgi sabojāja Bokslava skaisto Rīdzenes ielas fasādi. Un tad jau nāca karš. Kā ēkai klājās kara laikā? Diemžēl ļoti smagi. 1944. gada rudenī bija liels ugunsgrēks un ēka stipri cieta. Ak vai. Un pēc kara?
Pēc kara to, protams, atjaunoja, bet ļoti vienkāršoti, tīri funkcionāli noliktavas vajadzībām. No oriģinālā Bokslafa dekora pie kāpnēm bija palicis tikai mazs fragments, bet ir vēl viena interesanta detaļa. Bokslavs, būvējot šo ēku, bija tajā iemurējis ļoti vecu baroka portālu no kādas nojauktas mājas Kalēju ielā. Tiešām. Un kas ar to notika? Tas portāls pārdzīvoja gan karu, gan ugunsgrēku. Vēlāk to uzmanīgi izņēma un pārvietoja uz arhitektu nāmu Trokšņu ielā. Tur tas ir apskatāms vēl šodien. Fantastiski. Tāds stāsts stāstā. Bet nu atgriezīsimies pie tā fragmenta galerijā centrs. Kā tas viens gabaliņš izdzīvoja līdz mūsdienām? Tas notika 2006. gadā, kad galeriju centrus paplašināja. Lielāko daļu tās pēckara noliktavas ēkas nojauca, lai uzbūvētu to stikla pasāžu Rīdzenes ielas daļā. Un tad kāds iedomājās, hei, saglabāsim šo? Tieši tā. Tas bija apzināts urams saglabāt tieši šo vienu Bokslava fasādes fragmentu, kā tādu vēstures liecību zīmi. Un tas bareljefs uz tā kaza ar pārpilnības ragiem, tam ir kāda nozīme? Jā, domājams, tā ir atsauce uz seno grieķu mītu par kazu Amalteju, kas it kā esot zīdījusi pašu zevu, simbolizē pārpilnību, gādību, kas labi saskan ar tautas virtuves ideju. Viss saslēdzas kopā. Tātad secinājums šis akmens gabals, tur nav tikai dekors. Tas nav nejauši tur atstāts. Noteikti nē. Tas ir kā tāds vēstures koncentrāts, reāla saikne ar Rīgas pagātni, ar konkrētiem cilvēkiem, ar viņu ideāliem, ar labdarību un, protams, ar izcilu arhitektūru. Tas ir fragments, kas pārdzīvojis karus, uguni, pārbūves, dažādas varas, un tagad klusi stāsta savu stāstu modernā vidē. Jā, un tas liek aizdomāties, vai ne? Tieši tā, tas uzdod jautājumu, cik vēl šādus stāstus ir mums apkārt. Mūsu pilsētā, ēkās, ielās, varbūt pat bruģakmeņos, stāsti par cilvēkiem, notikumiem, idejām, kuriem mēs ikdienā paskrienam garām pat nenojaušot. Labs jautājums, ko paturēt prātā nākamreiz pastaigojoties pa Rīgu.